PR Kompas ir jauns raidieraksts, kuru vada sabiedrisko attiecību profesionāls ar varenu stāžu Kristīna Ķerve un Lāsma Čestere. Šis raidieraksts ir radīts ikvienam, kurš vēlas izprast mūsdienu sabiedrisko attiecību pasauli, sākot no stratēģiskās komunikācijas un krīžu vadības līdz zīmola veidošanai un mēdīju attiecībām. Katrā epizodē mums piebiedrosies kā sarunu viesis, kas palīdzēs orientēties komunikācijas izaicinājumos. PR Kompas ir ceļvedis, lai attīstītu veiksmīgu komunikāciju un stiprinātu savu zīmolu. Labi, es domāju, ka mēs varētu sākt. Jā. Ir piektdiena un kārtējais laiks mums ierakstīt kādu raidierakstu. Un tad mēs domājam, kas tā varētu būt par aktualitāti. Un es domāju, kas vēl svarīgi šajā gadā, izņemot Oskara balvu, mums varētu būt. Tās varētu būt kaut kas saistīts ar politiku un politiskajām aktualitātēm. Tāpēc es, Kristīna, tev gribēju prasīt, kādi tev ir plāni šī gada 7. jūnijam? Gribi īstos plānus dzirdēt? Totāli. Es dejošu ar tautas deju kolektīvu Limbažos, gatavošos lielam pasākumam dziesmu dejo deju skan, kas augustā notiek Meža parkā, un no 6. līdz 8. jūnijam es būšu Limbažos kaut kur dejošu. Tā nebija atbilde, uz ko es cerēju un gaidīju. Ja? Es tomēr cerēju, ka tu man teiksi Lāsma. Es pildīšu savu pilsoņu pienākumu un došos uz pašvaldību vēlēšanām. Jā, tu man tikko samulsināji, jo tās pašvaldību vēlēšanas man tagad ir laikam pierīga. Tad tu pat nezini, kur tev jābalso. Jā, šī ir pirmā reize, kad es nezinu, kur man ir jābalso, jo es esmu fiziski mainījusi pierakstu adresi. Un pirmo reizi dzīvē man laikam būs jādodas uz Robežu novadu vēlēšanu iecirkni. Redzi, tāpēc es tev novēlētu iepazīties ar to, kāds tev ir partija politiskais piedāvājums un kādu nākotni tev sola. Bet, lai mēs visi būtu tomēr sagatavotāki šim procesam un nedaudz arī vairāk parunātu par politisko komunikāciju, mēs esam ieradušies ciemos. Mēs esam ieradušies ciemos pie cilvēka, kuram ļoti patīk runāt par politiku. Par politisko komunikāciju. Viņš to dara visai bieži. Un tad, kad es meklēju, kā aprakstīt šo amatu, man izlaica politologs. Jauns LV bija uzrakstījis arī politologs. Ir arī variants politehnologs, bet viņš arī ir uzņēmuma mediju tilts līdzīpašnieks Filips Rievskis. Sveiks. Jā, sveiki. Sveiks, Filip. Paldies, ka piekrīt sarunai. Jā, un tad varbūt sāksim ar pašu sākumu. Šie daudzie dažādie apzīmējumi tavam vaļaspriekam ne tikai, bet arī profesionālajai darba pieredzēm, tā tālāk politologs, politehnologs. Kā tas viss ir kopā ar darbošanos sabiedrisko attiecību industrijā? Jā, pirmkārt, tā ir mana izglītība. Man ir politika zinātne grāds un no vēstures filozofijas fakultātes Latvijas Universitāte. Līdz ar to man ir papīrs, kas saka, ka esmu politologs, par to visu noīsinu. Tomēr politikas zinātnē. Tā zināšanas par politikas zinātni, viņas jau ir īstenībā pamats sabiedriskajām attiecībām. Jo viss jau ir par tām attiecībām, jebkurās attiecībās starp cilvēkiem, starp institūcijām, starp uzņēmumiem, starp starptautiskām kompānijām ir politika. Vismaz tad, kad es mācījos Anglijā, man, piemēram, bija vesels kurs, kas atspoguļoja starptautisko korporāciju attiecības ar valstīm globāli. Tur visur ir politika, jo attiecība pamatā ir politika. Bet tomēr tu darbojies sabiedriskajās attiecībās. Jā, es darbojos sabiedriskajās attiecībās un interešu pārstāvniecībā. Tas kā mūsu saskaņā ar Latvijas likumdošanu. Ko nozīmē darboties interešu pārstāvniecībā? Vai mēs runājam par lobismu? Tas ir lobisms. Vienkāršā vārdā sakot, tas ir lobisms. Un tas, lai saprastu, kā tas viss, kas jālobē, kā jālobē, tās zināšanas politikas zinātnē ir fundamentāli vajadzīgs, jo vissarežģītākais parasti ir atrast kaut kādu problēmas sakni, jeb to vietu, kur notiek lēmumu pieņemšana. Visi tādās sarunās, visi visu zina, bet tad, kad tev nonāk līdz kaut kāda jautājuma lemšanai, tad tu sāc meklēt, kur viņš tiek sagatavots, kas sagatavo, no kurienes rodās tas,
kas pārvēršas par likumiem, par noteikumiem. Tur tās zināšanas ir ļoti svarīgas šajā meklēšanas procesā. Un tad, kad tu esi beidzot atradis to, tad tu arī saproti, kā tu vari ietekmēt, lai tas notiktu atbilstoši, protams, savu klientu interesēm. Redzi, Kristīna, tāpēc mēs esam šeit šodien. Un tu redzi šo sasaisti ar politisko komunikāciju un sabiedriskajām attiecībām. Nē, bet es aizdomājos, tikko klausoties tev, Filipa, cik izaicinoši noteikti ir tiem jaunajiem speciālistiem, kuriem liekas, ka viņi gribētu strādāt kaut kur līdzīgi kā interešu pārstāvniecībā, un lai viņi šajā jomā strādātu, un lai saprastu politiskos procesus. Tas nozīmē, ka nepietiks ar to, ka tev patīk komunikācija, nepietiks ar to, ka tu aizies apgūsi kādus komunikācijas aspektus. Tagad daudz iet studēt digitālo komunikāciju, šo virzienu, bet tomēr diezgan nopietni būs jāiedziļinās politikā, vēsturē, domājot, un arī tādā starptautiskos komunikācijas aspektos, lai tu varētu atgriezties pie tās interešu pārstāvniecības. 100% pareizi, un tur ir ļoti interesanti. Tad ir divi veidi, kā tur nonāc. Viens ir, ka tu uzkrāji pats pieredzi, tad tev tas kaut kāds tas kvalitatīvais vecums ir pēc 40, tad, kad tu sāc to lietu darīt apzināti un profesionāli. Līdz 40 tu mācies, kaut 40 pēc 45, ja tu sāc ap 20 gadu vecumu. Es sāku apmēram 20 gadu vecumā. Un tad tev uzkrāja zināšanas, pieredzi, kontakts un tā tālāk. Kontakts nevar pātrinātā tempā. Tas ir vienkārši ar dzīvi, iet tev kopā tā socializācija. Taču, ja mēs runājam par pieredzi, tad ļoti daudz ko var uzkrāt, lasot grāmatas. Jo lielos vilcienos pasaulē jau nekas nemainās. Mēs visu laiku griežamies par riņķi, un tāpēc, ka katra jaunā paudze nāk arī politikā ar fantastiskiem atklājumiem. Katra jauna paudze viņa izgudro velospēdu. Tad ir brīnums, tad ir vēl patiesībā tās lielākā daļa visu lietu, ko mēs redzam politikā, viss praktiski ir izgudrots. Viņš tikai visu laiku atgriežas tādā vai citādā veidā, kaut kā pielāgots moderniem apstākļiem, bet tas ir tas pats, kas jau bija 2500 gadus Grieķijas pilsētvalstīs. Un ja tu to zini, ja tu to esi lasījis, ja tu to pārvaldi, tad tev ir stipri vieglāk dzīvot. Jo, ja tu to zini, tad tu zini, kāds būs nākošā sērija. Jo mēs jau gribam zināt, kas tur notiksies nākošajā seriālā. Un ja tu esi lasījis un mācījies to, tad tev ir diezgan viegli saprast, kas tad būs tajā nākošajā sērijā, kad šie jaunie cilvēki, kas nāk, piemēram, iekšā politiskajā dzīvē, sāks braukt ar to sevis izgudroto velosipēdu. Un kur tad tas velosipēds aizbrauks? Nekā, teiksim tā, ļoti reti ir kaut kas pārsteidzošs, kaut kas tāds, ka tu vari teikt, wow, te ir kaut kāda inovācija, kaut kas ir mainījies. Visi runā par sociālajiem mēdījiem, briesmīga inovācija. Ne ar ko tas sociālais mēdījis neatšķirās no seno Atēnu tirgus lauku. Ne ar ko viņš neatšķirās. Un kas ir interesanti, ja mēs paskatāmies arī uz no politiskās komunikācijas viedokļa, kas ir veiksmīgākie komunikatori no politiskās vides sociālos mēdījos? Tie, kas ir labi komunikatori arī face-to-face kontaktā cilvēkiem, tie, kas māk. Tie, kas var izteikt vēstījumu, tie, kas māk noformulēt savu vēstījumu vai prot skaļāk izteikt savu vēstījumu, vai ne? Jā, es pilnīgi, tad, kad tu atbildēji, ieraudzīju to bildi, to, kā tu teici, seno tirgus laukumu un kā tas notiek. Bet es aizdomājos, teikšu godīgi, nekad nebija aizdomājusies, ka šis ļoti ir saistīts arī ar to grāmatu lasīšanu. Es pat esmu liels grāmattargs, bet tas noteikti būs izaicinājums vairāk jaunajiem, topošajiem profesionāļiem, jo šodienas kontekstā mēs vairāk gribam aizstāt šo grāmatu lasīšanu ar kaut kādu ātro informācijas patēriņu, ar to, kas ir digitālajā vidē, bet te būs riktīgi jāparok arī vēsturē. Un tad izrādās, ka tu varēsi izmantot tās pašas zināšanas arī, lai šodien veidotu vai atbalstītu kādu politisko partiju, topošo politiķi šajā komunikācijas kontekstā.
Es varbūt uzlikšu dažus piemērus. Šobrīd visi to Ameriku analizē. Tagad notiek Trumps, notiek viss ap Trumpa dēļ. Man bija izdevība izlasīt Woodward grāmatu Karš, kas tika izdota pagājušā gada īsi pirms vēlēšanām ASV. Šobrīd es līdz pabeigšu grāmatu lasīt Williams Burns, kas bija ilgus gadus diplomāts, viens no augstākā līmeņa ASV, un tad viņš Baidena administrācija bija CIP vadītājs, viņa memoārus. Un tu tā palasi, ka viņi runā par ASV ārpolitiku. Nekas jau nav mainījies. Nekas nav mainījies. Un tas pats Trumps ar visu, ko viņš dara, tur ir kaut kādi izsitieni ārpus kaut kādām robežām, bet kopumā tā ASV ārpolitikā nekas nav mainījies. Viņi dzīvo šajos rāmjos, viņiem ir tā iekšējā debate, un tas viss tā arī ir noticis jau gadu desmitiem. Jautājums, cik daudz ir Eiropa sekojas līdzi? Tagad Eiropai vienkārši ir būtiskāk sekot tam līdzi, un tāpēc man liekas, jums pastrauju aizgājas priekš. Nē, es arī par to domāju, par Eiropu vēl nonāksim, bet tomēr, lai arī es piekrītu, vai ne, ka tās struktūras ir veidojušās, tomēr tas mērogs, kādā viņš šobrīd strādā, un tie politiskie, populistiskie paziņojumi, taču pirms tam mums nav tik ātrā tempā nācis pāri veselām demokrātiskām struktūrām, tiesām, un vienkārši tas iet pāri visiem. Es piekrītu, kad noteikti aizmeti ir bijuši pirms tam, bet šādā bezprecedenta mērogā, neraugoties to, kas notiek. Pastāstiet, es jums pajautāšu, kurš bija visveiksmīgākais budžeta apgriezējs Amerikas vēsturē? Kurš nogrieza tā pa dzīvo, ka Trumps tuvu nestāv. Trumps mēģina viņam pielīdzināties. Mēs runājam par 30 gadiem, 40? Ne, pa mūsu dzīvi, ko mēs atceramies, mūsu apzināto dzīvi. PR Kompass ir ceļvedis, lai attīstītu veiksmīgu komunikāciju un stiprinātu savu zīmolu. Klintons izgrieza zarnas ASV budžetam un padarīja viņu un sabalansēja viņu. Un tas, kā viņš to izdarīja, Trumps vispār tuvumā nestāv. Un visi Klintons, vajag pastīties vienkārši. Tad ir nākošais jautājums. Kurš iepriekšējais prezidents ASV restartēja nopietnu attiecības ar Krieviju? Ar Putina Krieviju. Kuram bija dienas kārtība daudz jaudīgāk nekā Trumpam. Restarts attiecības, jauns sākums ar Krieviju. Un gājā 90. gadi. Baraks Obama. Tas viss ir tepat, viņš ir tepat. Mēs neesam interesējušies. Tā problēma ir tāda, ka mēs Latvijā neesam interesējušies. Mēs esam aizņemti ar Seimu, mēs esam aizņemti ar Eiropu. Mēs to Ameriku nepārzinām. Un tā ir tā mūsu problēma. Ja tu gribi kaut ko zināt, tev vienkārši jāpastudē, jāpalasa grāmatas. Labi, bet atgriežamies tepat Latvijā. Jā. Un skatoties uz šo vēlēšanu, priekšvēlēšanu laiku, jo tomēr mums ir tāds intensīvākais priekšvēlēšanu aģitācijas laiks, kas tagad sācies, vai mēs jau viņu izjūtam? Jā, šīs Rīgas es vairāk Rīgu skatos, bet pārējās pašvaldībās tas tik ļoti nav izteikts, bet Rīgā kampaņa jau sākusies, jau pagājušo gadu sākās kampaņa, te jau pilnā spārā kampaņa. Bet paskatoties uz šo laiku un, piemēram, kaut kādu laiku pirms, mēs varam to aģitācijas periodu definēt, vai ne, likuma izpratnē un noteiktajā kārtībā, ar ko šis laiks ir zīmīgs, atšķirīgs, varbūt, pēc tava teiktā mēs visi esam turpat un daram vienas tās pašas lietas, jo vēsture atkārtojās, vai ne, bet varbūt ir kaut kāda akcenta, ko var salikt. Ar ko šis laiks paliks vēsturē, varbūt zīmīgāks kā, piemēram, cits priekšvēlēšana kampaņas? Šis būs zīmīgs ar to, jo no kampaņu procesa viedokļa, tas vēl nav beidzies, bet tas, ko es redzu, notiek šī konverģence starp sociālmediju kampaņām un tiešo komunikāciju, ka viņš plūs, viņš tiek saspiests aizvien vairāk kopā. Un tas būs tas, par ko arī runas. Jo runāt par tīrām sociālo mediju kampaņām, tas ir bezperspektīva. Tu nevari vinēt vēlēšanas ar tīru sociālo mediju kampaņu. Jā, nevar? Nevar, nav iespējams. Kādēļ? Bet cilvēks, tātad atkal atgriežamies, cik ilgi cilvēks ir tāda bioloģiska būtne, kādas viņš ir. Tiek pastāv viedoklis, un mēs esam kaut kā 2,5 miljonu gadi.
tādi, kādi mēs esam. Tādi fizioloģiski. Tad nākošais, cik ilgi mēs varam runāt par tā kā cilvēku saprātīgo, kas tā kā sāk valdīt pār dabu? Kad 10,000 gadu. Cik ilgi no šiem visiem, no šiem diviem, tad ieliksim trešo laika posmiņu, sociālo mediju komunikāciju, cik viņi ilgi ir no šiem 3 posmiņiem? Ja mēs ņemam 2,5 miljonus gadus un tos dažus gadus, tas pat nav acu pamirkšināšana. Līdz ar to, ko es gribēju pateikt, mēs bioloģiski neesam mainījušies nepamata ties kopš brīža, kopš pa 10,000 gadiem, kur vēl... Kopš mums ielika rokās telefonu un teica, dārgais cilvēks, sāc lietot sociālos mēdījus. Līdz ar to strādā atkal, bioloģiski strādā jaudīgāk tas, kas ir strādājis visilgāk. Tas ir tā kā, tāpēc ir ļoti svarīgi tas pirmais iespējas politiķis. Kā viņš man vienreiz ļoti labi viens politiķis teica, tev jāmāk uz ielas ar cieņu iedot cilvēkam savu bukletu. Ar pašcieņu. Un es tā padomāju, tas ļoti, ļoti precīzi, jo mums jau strādā tā bioloģiskā uztvere. Pirmajās sekundēs mēs saprotam, vai tas apdraud mums, vai jo tas pirmais iespējas tajās sekundēs ir visjaudīgākais. Jo tad strādā 2,5 miljonu mūsu pieredze gadu. Un tad tālāk jau sāk apziņa strādāt un vispārējais. Līdz ar to, ja tu māki iedarbināt šos un trāpīt cilvēkam iekšā šajās 2,5 miljonos pieredze gadu, un cilvēkam tie nostrādā, ka ir forši. Kad tu tā mirklī vispārējais tu vari izsvītrot, tu iebūvē fundamentu attiecībām ar to cilvēku. Tas ir politiskās attiecības. Es tev gribēju papildināt, ka es šeit ieraudzīju pirms Saeimas vēlēšanām Purciems vai Pļaunieku, viens no tiem rajoniem. Es braucu pa ielu un redzu, ka staigā oranžās vestēs cilvēki. Un viens no arī viņu galvenajiem partijas vadītājiem un, kā tu saki, iespiež rokās un aprunājās ar katru iedzīvotāju šajos daudzstāvu māju rajonos. Un man bija samulsums tajā brīdī, bet es nekad uz ielas, nekur braucot garām ar auto, neesmu redzējis, ka to darītu latviešu partiju pārstāvi, kā tas notika tur. Un tas bija tiešām aprunājoties, pasmaidot, pastāvot, apstājoties pie mazākiem veikliņiem, pie ko es tur burtiski kādās 5 minūtēs to vērojot, sapratu, jā, tas strādā. Bet jūs runājat par vienu bēdu. Nē, es uzreiz iedošu vēl vienu piemēru. Pagājušās Rīgas domas vēlēšanas. Partiju nesaukšu, lai neaģitētu, jo viņi, es domāju, lietos to arī tagad. Plovuvārī. Daudz dzīvokļu māju pagalmās. Es zinu, jā. Vecais labais, tu palaidi smaržu ēdienu, un tas cilvēks rāpos pastīties, ko tur dod ēst. Tie ir banāni vai plovi. Šī ir 2,5 miljonu gadu, kad saod, un tas nekas, kad nav bats. Viņš ir alga aizrāpoši padējā moši, tur kaut ko dod ēst. Bet tas jau ir līdzīgi kā tos 50 eiro pielikt formāli vienreiz iedot, tas ne Rīgas vēlēšanās. Jā. Vai ieviest Ziemassvētku svinēšanu Rīgas reģionos. Tā arī bija tāds nesen pasākums, kad bija cits vadošais spēks, kas nebija. Bet tā iet, tomēr detalizētāk nedaudz pastoties. Piemēram, pastamies uz Saeimas vēlēšanām. Mums tomēr bija viena partija, kas pēkšņi no pelniem nevar teikt, bet dzīmē, sauksim to salīdzināšanu ar dzimšanu, kas dzīme, un ja pirms vēlēšanām tur tas atbalstīņš bija maz ap 2%, tad bija aktīva politiskā kampaņa mūsu sociālos mēdījos, vai ne, un pasties TikTokā strādājām, visi staigājām, dažādas personīgas dzīves detaļas parādījām, cilvēki iebalsoja, Saeimā mums ir. Un tikko joprojām tagad burbuļo, bet laikam jau atrisināsies Rumānijā, vai ne, mums ir Kelina Džordžesku šis gadījums, kur arī izmantoja TikTok spēku un paņemam uzbūvējam. Un nerunājam ar cilvēkiem. Savā aizdītajā nedēļā runāja rumāņiem. Nē, protams, ka viņi zināja šo cilvēku, bet viņš bija pilnīgi citādā kontekstā populārs, kad pēkšņi pieaug tā TikTok popularitāte, un tad visi uzzināja par viņu. Bet par atbildējās. Viņi tāpat zināja. Tu vari pārbūvēt. Tas bija, mums bija Grigule.
politiķi, kur tika ievēlēta neko nedarot, atceros. tikai izliekot bildītas pa visu Latviju. Bet tas ir Eiropas specifika vēlēšanas. Pieķūnotas bildītas. Jo tur ir krietni. atkal drusku savādāk tas strādā, jo cilvēkam ir savādākas motivācijas pieņemot lēmumu, par ko balsot. Vai tā ir pašvaldība, vai Saeima, vai Eiropa. Tas ir 3 dažādas lietas, tāpēc ļoti nepareizi ir salīdzināt un projicēt, piemēram, pašvaldībās vinnē kaut kādu partiju X un teikt, tas noteikti būs tas, kas atstās iespaidu uz viņas startu Saeimā. Tur tikai tā, tas atstās iespaidu, bet nevis tāpēc, ka viņš šeit vinnē, bet tāpēc, ka viņi kontrolē administratīvo resursu. Tas ir cits. Mums jau liekas tā, viņi ir populāri, viņi te ir dabūjuši to, un tad noteikti viņam nākošās vēlēšanas labi ies. Nē, tur cilvēkam savādāk motivācija. To mēs varam precīzi redzēt ar partiju attīstībai. Perfekti, vienkārši ideāls piemērs. Fantastisks starts Eiropas parlamentā, stabils 3. vieta, milzīgs balsu skaits, reitings kā ir 2%. Bet tur mēs nobalsojam par personībām. Tur tā lieta, tā ir cita motivācija. Tas tas, par ko es runāju. Labi, bet pastīsimies uz to partiju, X, kas Saeimas vēlēšanās startē, un izmantoja TikTok potenciālu. Pirms tam bija populāri. Tā atsevišķi politiķi bija kaut kādā konkrētā vidē. Tas, ko es uzvedīju, tagad, piemēram, vai tu vari dot recepti? Ja? Ko? Recepti tam, kā jaunam, ambiciozam politiskam spēkam izsisties. Tagad drusciņ pie vēl būs, bet jaunam, ambiciozam, progresīvi numur 2, piemēram, vai es nezinu, kas mums būs aktuāli pēc 4 gadiem, ātrāk droši vien jāsāk kampaņu, un kā viņiem veidot savu kampaņu tā, lai piesaistītu vēlēšanās valstis. Ļoti interesanti raksts lasīt. Man patīk vienmēr līdzībās runāt par to, kā nelaiķis Džimijs Karters, ASV prezidents, kā viņš kāpa lidmašīnā. Viņš bija jau pensionēries, viņš jau vairāk nebija prezidents, viņš bija bijušais prezidents, viņš vienalga iekāpa lidmašīnā. Un ko viņš darīja? Viņš paspieda rokas katram lidmašīnas pasažierim, kurš ar viņu lido lidmašīnā. Tā ir atbilde 10,000 rokas spiedienu. Nevis iet uztaisīt mega kampaņu TikTokā, parādot, kā tu celies, kā telpo, cik es 10,000 rokas spiediens strādās daudz jaudīgāk. Un ja tev būs 10,000 video ar katru cilvēkiem, ar ko tu esi paspiedis roku un parunājis, tu esi iekšā ievēlēts, acis nepamirkšanot. Mums ir ļoti labs piemērs. Tā bija kampaņa attīstībai pār kampaņu uz parlamentu, kur pirmajā vietā, pirmais numurs Latgalē bija Mārtiņš Bondars. Pirms kampaņas bija 0,2%, pabeidza pie 4%. Cik es zinu no kampaņas viedokļa, apbraukāja Latgalē katras mājas. Pie katras mājas pieklauvēja, pie katra cilvēka piegāja. Viņa pateica, es esmu Mārtiņš Bondars, es balotējos no Latgales, balsot par maniem. Tur jau nav daudz to cilvēku, tur pāris 100,000 tik ir. Tev tikai jāpieiet. Bet tu vari izreikināt, cik tev katrs rokas spiediens izmaksā. Bet viņš toties strādā. Jā. Cik tev maksā, tu viņus vari, protams, par to naudu un apskalot ar sociālo mēdīju, bet tev tas vienalga nesāc. Cilvēks jau neuzticās tam bildītei. Cilvēks uzticās otram cilvēkam. Tas ir tas bioloģiskais, ka tu paspied roku, ieskaties acīs, tev tas iespējas, tu viņu pazīsti. Un vēl tas simpātiskums, es uzreiz atcerējos Anatoliju Gorbunovu faktologu. Ja tu pateici Mārtiņu Bondaru, tad tas līdzībās, ka tomēr ir vēl joprojām tāds pret tāds komunikācija, un domājot arī par reģionu, es esmu līdz pat iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām braukus uz savu Tukumu balsot. Un, laikam tikai es Rīgā pirmo reizi balsoju, tad, kad mans novadnieks bija Rīgas mērs, un tad mēs pārrakstījāmies un gājām atbalstīt vietējo, bet atkal savējo skolas biedru. Tad es vienmēr braucu uz balsot apzināti par savējiem, kā tu saki, kuru tu pazīsti, aizbraucot arī paskatoties tajā sarakstā un ļoti apzināti ieplānojot brīvdienu, lai tu aizbrauktu uz reģionu, kaut gan tu vairs tur nedzīvo, bet tev vecāki vai radi tur dzīvo, lai tu atbalstītu. Un šeit es nolasu to Filipa domu, ka uz maniem arī nestrādāja kāda sociālajā mēdī. Tieši tas, ka tu zini konkrētā cilvēka darbības vai tu viņu, mūsu gadījumā mēs diezgan daudz pazīsti. Un tas ir tas izaicinājums, jautājums, uz kuru tas TikTok strādā. Viņš pastiprina.
Viņš pastiprina, bet es vienkārši domāju, to reģionālo iedzīvotāju, ja mēs runājam par pašvaldību arī ārpus Rīgas, man liekas, ka ir baigi būtiski. Es nezinu, bet mums taču ir piemēri, brīnišķīgi piemēri TikTokā, kur tu pat par malot par savu izglītību, visu pārējo, bet ja tu kliedz pietiekami skaļi vai pietiekami fifīgi un izmanto pēc šablona uzrakstīti, ja tev priekšā sauklis, arī tas var strādāt uz auditoriju. Protams, viss, kas tev jau ir tie saucamie outlieri, kas nostrādā. Mums TikTokā tātad mums ir izteikts, runājot par sociālo mediju kampaņām, mums ir izteikts survival bias. Ko tu ar to saproti? Tas ir, mēs analizējam veiksmīgās kampaņas. Bet cik nenormāli daudz ir izplenderēts naudas neveiksmīgās kampaņās sociālajos medijos. Cik daudz ir, ja mēs paskatāmies tādu, viena persona, kas īstenībā ir etalons, tā ir Glorija Grefcova. Tas ir etalons. Pusi, viņa ir etalons, bet cik daudz viņu mēģina attēlot un nekas viņam nesanāk? Tāpēc, ka, manuprāt, viņa bija pirmā, kas spēja šo te pacelt tādā līmenī. Varbūt viņa pirmā. Tas ir arī tas pirmā efekts, ka tu esi pirmais. Un es domāju, ka viņai pašai sevi attēlot otrais būs grūti. Bet man tomēr, es tikko aizdomājos, ka es pirms pāris dienām redzēju vienu paziņu, kurā samērā gados jauna paziņoja, ka viņa kandidēs arī uz Rīgas domas vēlēšanām. Un tagad, ja es esmu izlēmusi kandidēt, process ir sācies, ko man kā jaunam, kurš grib ieteikt politikā, vienalga, vai es būšu Rīgā vai reģionā, ar ko man sākt? Ar kādu komunikācijas aspektu? Es saprotu, ka man ir jāsarunā iespēja, ka tajā reģionā, kur es gribētu nobalsot, klauvēt pie durvīm. Ok, Tukumā es saprotu. Bet Rīgā? Nē, es domāju, Robežu novadā, kur es dzīvoju, privāti ciematā, iet pie katras mājas. Ok, jāparunāties. Bet ko darīt Rīgā? Jā. Kā, tu dzīvo daudz dzīvokļu mājā. Viņas ideāli, tev ir daudz vēlētāju. Iedomājies, trepa telpa, 9 stāvi, un mamma dzīvo Pļavniekos. 9 stāvi, katrā trepa telpā 3 dzīvokļi. 9 reiz 3, 27. 27 dzīvokļi tu neizejot, tu pat metāli nejauzliek. Sāca kaimiņi, piezvan viņu darviem. Pasaka, es esmu tavs kaimiņš. Pasaka, es taisos balotēties. Kas tev uztrauc? Ko tu gribētu, lai mēs izdarām, lai mūsu māja iztītos labāk? Sapcīt, es pazīstu vienu pilsētas galvu, kas šobrīd to realizē kā pilsētas galvu. Kādā pilsētā, jā. Ka pilsētā iet pa 9 stāvedēm. Un iedomājies, ka tev zvana pie durvīm un saka, es esmu pilsētas mērs, es gribu... Jūs vērsiet vaļā? Es nezinu, es tiem svešniekiem nevaru vaļā. Man ļoti labs jautājums, vai vērs vaļā vai nē. Man pateica, ka 2 reizes tikai neatvēr. Jā. Viņa ir dāma arī. Tu pasties atsimēt varbūt. Bet īstenībā, kad neaizdomātais, iedomājies, tu esi jaunais komunikators, tu esi centīgais, tu esi atnācis strādāt pie kāda politiskā kandidāta, un tu vairāk sāc domāt šo sociālo mediju kampaņu, kā dejot TikTokā, kā piesaistīt uzmanību, bet patiesībā tev būtu jādomā pavisam citā virzienā. Jebkuram ir veselīgi vienkārši apstāties uz ielas un parunāties ar cilvēku. Tā kā jebkuram. Tirgus ir fantastiska vieta. Aizies uz tirgu, cilvēki ļoti labprāt. Un reģionos tas labi strādā, jo tur reizi nedēļā vai 2 reizes. Es, piemēram, esmu milzīgs fans Rīgas centrāla tirguma. Es tur visi aprunāju, man tik ļoti patīk. Man viss pastāst, kas jauns. Notiek pasaulē. Es visu uzzinu. Kas uztiek pilsētā, valstī, pasaulē. Bet tu jau vēsturiski zini, ka uz to tirgus laukumu jāiet. Jā, es to vēsturiski zinu, bet nekur. Un tā kā tu pateici, kad jaunais komunikators sāk domāt par to sociālo mediju, un tas ir tas, kas ir pirmais solis, lai būtu milzīgi neveiksmi. Tas ir pirmais neveiksmes solis. Man ļoti, es neesmu Šlesera fans, netuvu viņam. Bet kā viņš sevi pacēla uz šo līmeni, kāds viņš ir tagad, ir tāda, kad viņš bija, kad visi smējās, ka viņš gāja tur ar tiem antivakseriem, kādos tajos publiskajos pasākumos. Tas izstījās briesmīgi, kā tas bija publiski, ka tur tie visi marģināli ļoti neveikli tas bija, viņš nejūtās pārāk. Bet tā ir tā, ka tu iemācies. Tas ir tas, ka tu iemācies.
kad šī šausmīgā neveiklība, un tu tur jūti, tu esi nonācis tur, kur tu esi nonācis, un tev no tā vajag ar pašcieņu tikt cauri, lai viņi pēc tam tevi vēl neienīst, un lai tu pēc pilnīgi idiota neizskaties. Tā ir tā māksla. Jo sociālajos mēdījos jau ir, kāpēc jauniem cilvēkiem patīk sociālajos mēdījos, tu vienmēr var izslēgt. Nobloķēt, aiztais datoru un tev tas viss pazūd. Tur tu nevari tā. Tu nevari izslēgt to, kas tev tur kaut ko nāk virsū un baksta tevi. Bet labi, tu aizskari vēl vienu tādu tēmu. Labi, šis bija viņš vienīgais bija, vai ne, politiķis mums, kas ar akcijām dažādām antivakcinēšanās darbojās un pēc tam pārcēlās uz siltām zemēm un nomainīja vārdu un uzvārdu. Bet par to cilvēku iesaisti, tomēr, arī skatoties to jauniešu līdzdalību un es ikdienā pasniedzēju jauniešiem un to starp sabiedrisko attiecību speciālistiem, un es viņiem pat, tā kā speciāli kursu politiskā komunikācija, ko viņi tur, man neinteresē, kas tur ir ministri pat. Tev jāmīl valsts, tev jāzina, kas ir. Un tas pats arī ir dažādās aktivitātēs. Protams, atkal jau mēs dzīvojam savā burbulī un strādājam ar tiem jauniešiem, kas ir apzināti izvēlējušies domāt. Jā, sāksim to tā. Mēģināt sākt studēt. Es teiktu, sākt studēt. Cik daudz tur līdz galam, tas ir cits jautājums. Bet vismaz tie, kas domā, ka viņi var mēģināt šo procesu, bet ir tā sabiedrības daļa, kuriem, negrib. Man neinteresē politika. Kā runāt ar šo sabiedrības daļu par to, ka jums tagad ir jābūt aktīviem? Nāciet, mums ir vēlēšanas pašvaldība. Negribat tur saimnes, nāciet pašvaldības. Kā atkal runājam par pamatinstinktīm. Viens no pamatinstinktīm tādiem jaudīgākiem ir bailes. Jā. Uzprojicē, kā tas notiksies. PR Kompass raidieraksts, kuru vada sabiedrisko attiecību profesionāls ar varenu stāžu Kristīna Ķērve un Lāsma Šķeste. Starp citu, es atceros pārstāvju vēlēšanas un ļoti tuvu Ukrainas situāciju. Jā, un referendumu arī strādāju uz bailēm. Jeb es varētu paņemt citu stāstu, jo tas, kas bija šokējoši pagājušajās pašvaldību vēlēšanās, līdzdalība bija šokējoši zema. Tas ir tas, ko es vēl. Zin kā, un tad tur jau vienmēr var, jo mums jau liekas, ka nevar būt sliktāk, jo tas ir tā beigā prezumcija, ka nevar būt sliktāk. Oi, kā var būt? Oi, kā var? Jo cilvēki neapzinās to milzīgo vāru, ko viņi nodod kaut arī ar savu nepiedalīšanos. Viņi nodod šo vāru kādam, kurš var izdarīt tā, ka tev ir tiešām nepatīkami. Jo tā vāra ir milzīga, tādā pašvaldības līmenī arī. Man ir vienkārši interesanti viens gadījums Latvijā, kur viens cilvēks kļuva par pašvaldības vadītāju tikai tādēļ vien, ka viņš bija sastrīdējies ar iepriekšējo pašvaldības vadību, jo viņam bija sieva stāvoklī, saslimusi, sniegs sasniedzis, ar ceļu tu netīri. Un ātrie nevar piebraukt. Un tu esi ar to sievu, un ātrie ir 3 km attālumā. Un viņi nevar piebraukt, un tev tai sievai slikti. Tu viņi tā kā uz ragaviņām jāliek, viņas tev ātrie. Un tā ir pašvaldība vara. Nebalsu, viss ir labi, sniegs pats nokustīs pavasarī, vai ne? Bet tā situācija var jebkurā mirklī, jebkuram mums būt, kad ir kaut kas, ūdens vats uzsprāgst turpat, neviens mierīgi. Un tā tālāk. Tur cilvēkiem liekas, kad viņi ir drošā vidē. Mēs esam īstenībā ļoti nedrošā vidē. Man vienkārši man viena no PR specializācijām ir krīzes komunikācija. Es domāju caur krīzēm. Krīze var būt uz jebkuras, uz gludas vietas. Un ja vara netiek pareizi izmantot, ja vara pieder idiotiem, es atvainojos, kuri ir nekompetenti, tā krīze var pārvērsties par mega katastrofu. Un tas ir jāatcerās, ka tu ar savu rīcību šo varu, kā šī krīze, par ko viņi pārvēršas, nodod kādam, vai vienkārši ar savu bezdarbību uzdāvina kādam. Bet man ir jautājums tev uzreiz atkal, paturpinot to tēmu, ko Lāsma teica. Pašvaldībā tu aiziesi ģimenes cilvēkam, kādu iesēsi baiļu sēklu vai tam līdzīgi, bet tomēr arī to jaunieti, jo manuprāt, ka jauniešu iesaiste vēlēšanu procesā ir ļoti zema, kaut gan arī pagājuši, kad uz Saeimas vēlēšanām tie paši diasporas jaunieši mēģināja par šo jautājumu diskutēt, un Latvijā, ar ko tu viņu nobiedēsi? Viņam ir jūra līdz ceļam, visas pasaules durvis atvērts, es taču zinu angļu valodu, un ko man te Latvijā? Es domāju,
ar kādiem vai nu komunikācijas vēstījumiem vai kanāliem saklauvēties līdz viņa sirdsapziņai, kāpēc viņam tas pilsoņu pienākums būtu jāizpild, jo viņš tomēr ir Latvijas Republikas pilsonis. Tādā pašvaldību līmenī, protams, tas jau nāk tā apziņa vēlāk, jo šis jūra līdz ceļiem man bija tāda laba iespēja mācīties augstskolā arī Anglijā 90. sākumā. Un tur politikas zinātne ir tāda lieta, kas ir saistīta ar politiku. Tur ļoti precīzi un skaidri un gaiši man pateica Anglijā, tu nekad nekas nebūs Anglijā, tāpēc, ka tu neesi Anglis. Tu vienkārši nekas. Un tas ir jāatcerās jebkuram, kas ir izdomājis, ka viņam ir jūra līdz ceļiem, ka Eiropā, ja viņš var zināt franču valodu, bet Francijā viņš būs nekas, tāpēc, ka viņš nav francūzs, Spānijā viņš būs nekas, ja viņš būs. Celtniecība, visādi darbi, biznes, viss, bet tikai ne tas cilvēks, kurš pieņem lēmumus par kaut kādiem svarīgiem jautājumiem. To vienmēr dara. Tas pats attiecas uz Ameriku. Amerikā arī, lai tu kļūtu par cilvēku, kurš pieņem lēmumus, tev ieteicams būt dzimušam Amerikā. Jo vispārējais tev ļaus pelnīt naudu, tā tālāk, ļaus maksāt nodokļus, ļaus veidot ģimeni, ļaus dzīvot, tā tālāk, bet tajā mirklī, kā sākās lēmumi, kuri pateiks, tagad tu maksās nodokļos tik, jeb šitik, jeb būs šie ies armijā, šie neies, ja mēs pieņemsim lēmumu karot vai nekarot, tā tālāk, tu vienmēr stāvēs pie ratiem, būs tas, kurš izpild šos lēmumus, bet nekad nebūs lēmumu pieņemt. Bet, paklausoties vēl šo, un paturpinot pirmīt iesākto tēmu, kas ir tās kļūdas, kuras visbiežāk šie vai nu jaunie politiskie kandidāti vai jau ilgāk esoši politiskie kandidāti, es viņus saukšu tagad par kandidātiem, kas ir tās kļūdas, ko viņi visbiežāk pieļauj, veidojot vai uzsākot savus komunikācijas kampaņas priekšvēlēšanu periodā? Tur ir, mēs ejam uz 10 grēkiem. Bībelē tas viss ir aprakstīts. Šie grēki ir raksturīgi cilvēkiem. Augstprātība, iedomība, skaudība. Tas viss funkcionē ļoti tieši cilvēku kampaņās un rīcībās, un tas arī nepatīk parasti vēlētājiem. Tā ir tā lielākā kļūda. Ja tev ir šausmīgi grūti nevis runāt, bet klausīties. Tev šausmīgi grūti būt pazemīgam, nevis lepnam. Tas ir nenormāli profesionālitāte. Man bija tā lielā iespēja, es pazinu Anatoliju Gorbanovu, viņš bija aktīvs politikā. Jūs nestāties priekšā, kā viņš mācīja komunicēt, kā viņš spēja. Viņu mīlēja, visi saka, tantes viņu mīlēja dēļ viņa frizūras. Viņu mīlēja tāpēc, ka viņš runāja, kā viņš runāja. Viņš mācīja sarežģītas lietas tik vienkāršiem vārdiem, patīkamā balsī vienkāršiem vārdiem pastāstīt sarežģītas lietas. Un ja kāds uzdeva jautājumu, viņš ieklausījās, viņš nepārtrauc, viņš noklausījās līdz galam, un tad atkal patīkamā vienkāršā valodā paskaidroja, kā tas ir. Un tad loģiski, kad to ieraudzīju, ka es redzēju, kā viņš strādā cilvēki, es sapratu, es nav brīnums, ka visi tur vīrieši, sievietes, visi iemīlējās viņā vienkārši uzreiz. Tas ir tas moments, un tev jau atplauks, jo viņš ir empātisks. Tas ir vēl viena lieta, politiķim jābūt empātiskam. Tas ir, kad tu vari iekāpt tā cilvēku tajās kurpēs. Jā. Es šeit saskatu, es vienkārši šorīt vēl no rīta runāju ar studentiem par dizaina domāšanu. Un dizaina domāšanā būtiskākais ir empātija un iekāpšana tai cilvēku kurpēs. Pēc pāris stundām paturpinām un runājam par to par politiku. Bet es, ņemot vērā arī tādu ikdienu, ārpus politikas un ārpus komunikācijas nozares, es gribētu teikt, manuprāt, ka tā klausīšanās prasme ir pazudusi. Ka mēs visi tik ļoti cīnāmies par to citu dzirdīgajām ausīm. Mēs vēlamies dot tikai vēstījumus, bet mēs aizmirstam, ko tu minēji, tie politiķi, kas apstāsies, kā Lāsma teica, uz ielas vai ieklausīsies tai savā potenciālajā vēlētājā,
kas ir tā cilvēka sāp. Jo bieži vien jau cilvēks tikai grib izventilēt, vai ne? Pateikt, kas viņam sāp. Jautājums, cik daudz tas politiķis tajā brīdī var mainīt, tas ir jautājums. Es zinu, ko es vēl iedomājos. Tas, ko tu runā, tie ir dati. Zinu, kā mēs zinātnē runājam par datiem, ka tev jāzina auditorija, tev jāveic auditorijas izpēta, un to mēs visi varam izdarīt uz vēlēšanām. Mēs varam ļoti precīzi definēt savu mērķa auditoriju. Mēs varam izzināt viņas vajadzības, mēs varam zināt, kur viņi dzīvo, kur viņi ēd, elpo un tā tālāk, cik daudz patērē to. Un izskaidrot, ko un kādā veidā mēs labāk varam izdarīt. Ja mūsu auditorija dzīvo daudzstāvu namā, tad mēs iesim, klavēsim pie durvīm un skatīsimies, vai vaļā vai nē. Ja mūsu auditorija dzīvo citur, mēs meklēsim savus veidus. Ja mēs dzīvojam Spānijā, mēs paļāvāmies uz baumām, ko mums piesūta cilvēki, un tādējādi mēs uzturam šo te platformu, kas ir fenomenāla platforma būtībā, kas sastāv vienkārši no cilvēku dalītās informācijas, no sāpītēm un 90% baumām. Bet es uzreiz atcerējos vienu politiķi, kuri brauc uz reģioniem un piedalās ballēs. Un pēc tam par to komunicēja sociālajos medijos, kā dejo. Es sapratu, tagad savilkt kopā, cik tas ir būtiski, cik viņa... Jā, auditorija tur mēs dzīvo. Viņu zinām, kopš, kad viņa bija ministra, viņa savādāk uzvedās un cik daudz risināja savā jomā. Un tagad... dodoties visu laiku uz reģioniem, es domāju, ka tur ir potenciāls nāk. Es tiešām nebiju to salikusi kopā, cik Trīs vēlēšanas atpakaļ bija labs fenomens, kas parāda, cik ļoti grūti vēl galvenais ir novērtēt arī socioloģiski to atdevi. Tas bija pirmo reizi, laikam, kad reģiona apvienība startēja uz Saeimu. Viņai bija reitings 2 nedēļu pirms vēlēšanām 2%, 2,5%. Un visi, kā viens teica, viņi nepārkāps pāri. Dabūja 6,5%, 7%. Ko viņi izdarīja 2 nedēļās? Viņi neko neizdarīja 2 nedēļās, nevarēja nomērīt. Viņiem bija tikai reģionāla kampaņa. Viņi tikai darbojās, viņi pat nebija centralizētajos mēdījos. Bet tikai reģioni. Tieši, un reģionu mēdī, un viss, tev neparādies lielajos mēdījos, tad Rīgā liekas, mēs neredzam viņu nekur uz plakāts neviens, nav, televīzijā reklāma, nav, tad tur nekā nebūs. Tev jau tas radar, ir tas under the radar screen, kad tev tā kampaņa notiek. Un viņas notiek ļoti bieži. Tas ir tas pats, kā bija iepriekšējā Rīgas domē, īpaši progresīvie, kā viņi kampaņu lielo taisīja attīstībai par, jo viņi bija 3 partneri. Lielāko frakcijas daļu ieņēma progresīvie, kuri tur zem radar skrīna apsaimniekoja apkaimes. Bet es te velku paralēlus tomēr ne tikai politisko tagad skatoties, bet arī vispār skatoties uz mūsu komunikācijas jomu, cik bieži mēs aizmirstam, kā ārpus Rīgas ir dzīve, cik daudzreiz ir Rīga. Un mēs koncentrējamies, kā tu saki, uz centrālajiem mēdījiem, uz šeit visu, kas notiek. Vēl sliktāk, mēs koncentrējamies uz Twitterī, visa dzīve notiek Twitterī, nekas tur nenotiek. Bet patiesībā, cik bieži mēs arī ar citiem klientiem un citiem vēstījumiem dodamies, es teiktu, laikam jau no 50 km radiusa ārpus Rīgas robežām. Tas ir tas jautājums, jo mazinās tradicionālo mēdīju loma, bet kā tu redzi, no tādas pieredzes pētot, cik būtiski ir šo reģionālo mēdīju loma? Es nerunāju par informatīviem izdevumiem, ko izdod pašvaldības, bet tieši reģionālās avīzes, jo katrā reģionā tās ir svarīgas. Manās mājās tas Tukumā bija nopērk to avīzi, daudz dzīvokļu mājā, vēl kaimiņam iedod izlasīt un tam līdzīgi. Un tā bija svēta lieta, ejot uz tirgu, tu vēl nopērc vietējo avīzi. Kā tev liekas, cik liela loma ir šīm reģionālām avīzēm, lai ietekmētu arī to vietējo vēlētāju? Vismaz, es domāju, nekas nav mainījies līdz šobrīd, lasītākā avīze ir reģionāla avīze. Es to ilustrēšu tā, pat dzīvoju Mežaparkā, reiz, man liekas, gadā, 2 gadā ir Mežaparka vēsts izdod. Par apkaimes avīzi, ko Rīgas, es domāju, doma tur piesubsidē apkaimes.
tā ir vienīgā avīze, ko es izlasu no vāka līdz vākam. Jo mani interesē, kas notiek apkārt man. Mani interesē iela, man interesē, kas pie kaimiņiem notiek, man interesē, kas pie veikala notiksies, man interesē viss, kas notiek apkārt, jo tas skar tiešā veidā mani. Man tas tiešām ļoti interesē. Un tas ir tas fundamentālais, kas strādā. Reģionālajie portāli, ja nemaldos, Liepājniekiem var konkurēt ar nacionālā līmeņa mēdījiem. Tāpēc, ka tev tā reģionālā, tava ziņa, kas tuvu, viņa ir priekš tevi vitāli svarīga. Tev vajag zināt, kad ūdens būs, kad nebūs, kad siltums būs, nebūs. Ja miskas neizvedīs, tad kad izvedīs, tad tā. Tev tas ir vitāli svarīgi. Tu to negribi palaist garām, jo tev tas ir svarīgi. Tev tas ir daudz svarīgāk nekā, es nezinu, brīžiem par to, ko teica Trumps, jeb ko vēstīja premjers. Bet tas nozīmē, jautājums ir, kur tas budžets tiek novirzīts. Vai tu plāno lielās televīzijas kampaņas, vai tu plāno lielos nacionālos mēdījus, vai tu atceries arī par reģionālo mēdīju, plānojot ne tikai sabiedrisko attiecību, bet arī reklāmas kampaņu. Atcerieties, nopirkt, pasūtīt arī tur. Iztēloties, kāda izskatās martā pašvaldību izdevumi. Un, zināmā, man liekas, tie jau arī tāds tā kā pavilkt to deķīti uz savu pusi. Jā, jo es arī esmu pārvākusies. Es vienmēr biju Rīgas balsotājs, kas aktīvi sakojas visām peripētijām, kas Rīgā notiek, līdz es pārcēlos uz Ķekavu. Un tur tas skaistums ir tagad piesarunāties jebko, kas ir labais. Savukārt, jebkas, kas nav aizgājis, tad apmainīties tādā skaļā komunikācijā. Un tur skatos, ka mums ir ļoti aktīvi deputāti, kas dzīvo šajās Facebook grupās, slēgtajās grupās un cenšas visu laiku bakstīt acīs, ka tas nav izdarīts un staigā ar kameru apkārt. Un pēdējais hīts bija, ka mums novāca bortus. Tā kā, lai jūs saprotat to mērogu, visu laiku uz ezeriņa mums bija borti jāhokeja. Un tad atļāvās pašvaldība demontēt. Un tas bija tāds blīkšķis, protams. Jā. Līdz ar to šie mazie darbiņi, ko tu vari izvilkt, pagriezt kā var. Kura pašvaldība? Mums Stopiņu novada grupā. Mums vēl joprojām ir Stopiņu novada grupa, kaut gan mēs skaitamies Robeža. Novads nav. Vietēji deputāti, kandidāti nav iet. Nē, es to neesmu pamanījis, jo jāatzīstās, ka es arī tur ieskatos, jo tā tēvzemīte mums tur ir reizi mēnesī vai retāk, bet tur es neesmu manījusi nevienu deputātu, kurš Ķekava ir īpašgadījums. Tas ir īpašs gadījums. Jā, es dzirdēju arī par pašvaldības kontekstu. Ķekava ir, protams, fenomens pats par sevi. Bet es laikam arī negribētu, ja tai mūsu Facebook slēgtajā grupā kopienā sāktu pārāk daudz šīs politiskais konteksts būs. Tas man personīgi traucē. Bet redzi, tas ir tas, ko Filips teica. Ja? Tajā brīdī, kad tu saproti, ka tu ar savu lēmumu ietekmēsi to, vai tas bords būs šajā gadā uzstādīts vai nebūs. Jā. Un tā bija izvēle. Es gribu, lai man ir nākamgad tas bords, tad es iešu balsot par to cilvēku, kurš aizstāv. Jā? Es saprotu to domu, jā, bet interesanti, ka visi to neizmanto. Jo patiesībā tu labai tēmai pieskāries ir ļoti spēcīgas reģionos, ne tikai tās reģionālas avīzes, bet šīs iedzīvotāju kopienas Facebookā. Arī Rīgā ir ļoti spēcīgas. Jā, Facebook slēgtais vienkārši pats esmu atsakojis. Ir pļaviniekiem, purciem, mežciem, ir. Bet daudzi to, manuprāt, ka nav novērtējuši. Līdzīgi es esmu 4 gadus strādājusi ar diasporu ar citiem jautājumiem, bet mēs tiešām tajās diasporas grupās vislabāk visi strādāja. Tur latvieši Francijā, latvieši Spānijā, Islandē. Un, lai kāds teiktu, sevišķi jaunieši saka, kas par Facebooku, tas ir kaut kas vecs, bet to, ko var dabūt gatavu šajās Facebook kopienās, tā mēs viņus sauksim, ir, man liekas, arī līdzīgi kā reģionālajai avīzītei. Un galvenais te, ka katrs tur var ielikt to kontekstu. Jā, bet zinu, es arī tā domāju. Konkurence, tā reģionālajā avīzē šīs grupas iekšējās ir, jo man ir Facebook arī esmu grupās rajona. Tas ir to, ko es obligāti izlasu, tur tas viss tur. Bet tur arī ir tā, ka uzreiz, ja kāds kaut ko tur sāka, ne politika, bet nesavējas kaut ko sāk reklamēt, kāds, kas tiek iekšā.
tur uzreiz ir kā stāstāts, ko viņš te dara, kāpēc viņš te reklamē. Davai, mums ir tikai svarīgas ziņas. Vietējie politiķi. Mūsu rajona ziņas. Bet tajā pašā laikā mēs piesaucam, mums arī citādākas tās grupas, kā jūs sakat, mēs piesaucam tātad, mums ir tie borti, uzreiz tiek ietegots iekšā atbildīgais politiķis, gaidām atbild no tevs, tad tu gaidi, un tad viņām atbild tiesās diskusijās un savs pie atbildīs. Bet tas, ko es vēl domāju, tādā salīdzinājumā ar Saeimas vēlēšanām, tāds politiķis personīgais zīmols salīdzinoši ar partijas zīmolu. Jo, piemēram, tajās pašvaldībās, godīgi sakot, man ir vienalga, kurā politiskajā partijā tas politiķis, labi, negluži, bet, es balsoju par politiķu, jo es viņu zinu. Es tev piekrītu, es arī tā vienmēr uz savu īpaši reģionos braukusi. Man tagad būs izaicinājums pirmo reizi robežnovadā balsot. Savukārt, ja tu nezini, tad ko tu dari? Tu mēģini atrast kaut kādas partijas politiskās nostādnes. Tur zaļi, labēji, kreisi, nezinu, tur tāda un šitāda. Bet tas ir tikai uz pašvaldību vēlēšanām, vai ne tāds īpaši svarīgs faktors? Saeimas vēlēšanām pie mums jau tagad ir tā vēlēšana sistēma izveidot tā, ka ir novadi un tev ir novadi cilvēki, tiek arī ļoti bieži. Tas arī ir ļoti nopietns faktors. Protams, nebūs tā, ka tev esi gatavs, piemēram, jo politikā ir vēl viena lieta - ieradums balsot pa zīmolu. Tur tas zīmols strādā. Un tad tu to zīmoli vēl atbalsti ar personīgajām cilvēku zīmoliem. Bet tev Saeimas un nacionālā politikā ir lielie zīmoli. Un tev jaunu zīmolu radīt, tur ir jāmāk. Bet katru reizi jau kāds jauns rodas. Jā, bet nevienmēr viņi visi veiksmīgi. Mēs redzam vienu, piemēram, katru reizi kāds. Tad citu katru reizi vairāk nekā kāds. Bet cik izdzīvot, cik vispār tiek ievēlēti. Cik ir pārvēlēti, tas drīzāk, Un tad ir vēl nākošais pārvēlēt. Un tad ir vēl viens, tas ir politiskais nāves grēks, ka visi politiķi mēģina skatīties, konkurentu vēlētājus. Tad mēs te tagad konkurēsim. Un izdara galveno grēku savu nāves, ka viņš aizmirst to cilvēku, kurš pa viņu novēlēs iepriekšējās vēlēšanās. Tas ir Latvijas politikā vienkārši funkcionē dzelžaini, un tas ir tik nepareizi. Ja tev primāra auditorija un galvenais cilvēks, par ko tev jārūpējas, ir tas, kurš par tevīm jau ir nobalsojis. Par to konkurentu auditoriju tu domā tikai pēc tam, kad tu esi aprūpējis savēju auditoriju, kas par tevīm balso, kas ir tavi atbalstītāji. Jo mums ir tā, tas mans atbalstītājs, tad nospļauties uz viņu, tad es tur labāk pakonkurēšu par kaut kādu citu vēlētāju. PR Kompas ir ceļvedis, lai attīstītu veiksmīgu komunikāciju un stiprinātu savu zīmolu. Bet tad man tev ir jautājums tāds, paturpinot. Pieņemsim, ir 7. jūnijas bijis, 8. mēs uzzinām rezultātus pašvaldībās provizoriski. Kā tad man kā politiķim, kāda veida man komunikācija jādara, kas man jādara ar to vēlētāju, jo tu tikko teici, nedrīkstu aizmirst par to. Kristīna par mani nobalsoja, kā ar viņu veidot to komunikāciju, kā par viņu atcerēties turpmāk. Visus 4 gadus. Tieši tā. Atceries par Kristīnu. Paldies. Atceries par Kristīnu. Viens ir paldies, otrs ir atceries viņai pajautāt regulāri, kā viņi jūtās. Vai tu esi pareizi darījis, konsultēties, informēt viņu par to, ko tu dari Kristīnas vārdā un tā tālāk. Tas ir permanents darbs. Tas ir permanents darbs ar savu. Kāpēc? Man bija viens pazīstams politiķis, kurš nevarēja saprast, kā viņu tā ievēl tik labi. Viņam bija birojs savā apgabalā uztaisīts. Viņš tiešām sēdēja reizi nedēļā, jo katram deputātam tas ir pa Saimu. Ir viena diena, piekdiena. Un tas vienkārši bija atšķirībā no daudziem citiem. Viņš tiešām piekdienās viņam bija atvērs savu biroju savā, tā bija viena no reģiona lielajām pilsētām, un viņš tur pieņēma cilvēkus un nodarbojās ar tām problēmām. Protams, tas ir nenormāli grūti, tas nav diezko patīkami, tur cilvēki nenākt, lai tev pateikt paldies. Viņi nāk ar savām problēmām, ja viņš ir atnācis ar problēmu, tad tev arī kaut kas jādara, lai viņi pārisinātu, un lai viņš pēc tam neteikt, tur nav vērts iet, un tad tu tur. Un rezultāts fantastisks. Viņam pēc būtības diži pat kampaņas nevajadzēja taisīt. Kā nāk vēlēšanas, tā viņu ar krustiem ievēl. Es teiktu, ka tas viss sarežģītākais. Ievēlēt, un arī par partijām ievēlēt, tapt ievēlētam, uztaisīt bāzi dažādi. Gan izbraucot uz partiju, uz slaveniem sportistiem.
Es savulaik Saeimā strādāju ar daudziem portistiem, kuri klusēja, labāk klusē nekā runāja. Jā, tur. Ne, bet es vairāk domāju, redz par to reģionu, ko tu labi pateici. No otras puses, ja mēs tā loģiski padomājam, reģionālais, viņš ir varbūt Saeimā ievēlēts, bet pateicoties tam vēlētājiem, ka viņš to reizi nedēļā tajā piekdienā pasēž, viņš jau nopelna to statusu, viņš nopelna savu atlīdzību. Un patiesībā es teiktu, tu atstrādā to savu valdi. Bet zini, tur ir tas nākamais labi, bet tev ir jāpierāda, ka kaut ko viņi labā var izdarīt. Kaut ko jau tu vari. Bet, ja tas ir sarežģīti, tur jau tās politiskās spēles ir slēdziešana. Tu uz PR-šikiem konsultantiem. Jo tu zini, kas ir svarīgi. Tu zini, kāda ir sabiedrības dienas kārtība. Tev nevajag nekādu socioloģiju. Tu izrunājies ar to cilvēku skaitu, un tev nekas nav jāizgudro. Tev baigās politiskās idejas, vai nē, tie cilvēki tev tās idejas visas samet. Nu jā, bet tu esi opozīcijā esošs deputāts. Tev ietekme nav, tev deputāti kvotas nav. Un tajā brīdī tu vienkārši kratīs galvu un teiks, es tev dzirdu, bet es neko nevaru izdarīt. Nepiekrīt. Vienmēr var runāt, kustēties. Bet, ko tu man patika, pateikšu arī vārdu, man patika, ka Irma Kalniņa ievēlēja, kā viņa sāka atšķirīgi veidot to komunikāciju, atskaitīties, ko viņa ir izdarījusi sākuma periodā, ko viņa ir izdarījusi pēc 100 dienām. Es tā kā... Tev likās tas kaut kas jauns? Nebija? Jā, es nebiju citus, godīgi es nebiju pamanījusi. Man tas likās savādāk. Bet vienkārši tas ar kādu, un tur ir tā sajūta, es ik pa laikam ieeju kādam apstos, tur ir tā sajūta, ka to, ko Filips teica, viņa atceras par to savu vēlētāju. Citiem ir svarīgi, ka viņš aiziet nobildēties pie brīvības pieminekļa 18. novembrī vai ar slavenu sportistu vai mākslinieku vai tam līdzīgi, bet šeit es kaut kā pamanu sistemātiski no tā brīža, kad tika ievēlēts. Tas cilvēks pirmoreiz tika ievēlēts. Un pāanalizējot to komunikāciju, es saprotu, ka tur komanda palīdz un viss, bet un cilvēks jau nav arī gados jauns, visu kopumā skatoties, tam veltīt laiku, bet tur es redzu to pateicību, es teiktu laikam cieņu arī pret to savu vēlētāju, un taisni šodien braucot šurp, es aizdomājos, ka viņai noteikti ir izredzes arī nākotnē, tikai tāpēc, ka tu konsekventi veido to komunikāciju, es esmu Facebookā tieši pamanījusi, nevis pēc tam kaut ko tu sākas darīt. Tas ir tas mans kā parasta cilvēka novērojums, ko es pamanīju. Es teiktu, ka tas nav vienīgais gadījums, jā, jo es saku, man liekas, grūtāk ir tad, ja tu tiešām nevari pierādīt, ka tu vari kaut ko ietekmēt. Es nezinu, es domāju par to, ko es gribu redzēt rezultātu. Labi, es tev vienreiz ievēlu, tev otrais ievēlu, ja tu man to ielu, pie manas mājas tu ielu nesakārtosi, zini? Es skatos kaimiņos ielas, ja ir foršas, ja, un mana nav. Es rakstu vienreiz pašvaldību, labi, savās grupās mēs vēl varam iesaistīties diskusijā, bet es gribu redzēt rezultātu. Man nepietiek, ka tu esi apbraukājis, es nezinu, visas pašvaldības skolas un parādījis, ko tu dari. Es gribu savu ielu. Tā ir normāli. Ļoti, ļoti man patīk šis jautājums. Es gribu savu ielu. Man arī ir iela problēma. Vai ne? Bet es ceru, ka beidzot šogad man viņa nosvalties. Man tā kā esmu panācis. Bet tā ir tā politiķa māksla. Tā ir tā politiķa māksla. Pat ja tu esi opozīcijā, tad pirmā lieta, tas, ka tu esi pilnīgā opozīcijā, tas nenozīmē, ka tu tomēr nevari ietekmēt. Tas otrs ir, tevi respektēja, pat ja tu esi opozīcijā, tevi respektēja, tevi savus vēlētājus. Un tu tagad atnāc nevis viens karot, bet zini, kā pēc principa, es no jums esmu ievēlēts, mums vajag to ielu, es esmu opozīcijā, labi, daram tā. Un tad es organizēju šos cilvēkus, kas palīdz. Tu jau neskries nekur. Viņš uzraksta vēstuli, savāc parakstus, menedžēja to kopienu, lai to ielu panāktu. Un tā ir tā politiķa māksla. Un tad tu arī no opozīcijas var ļoti daudz ko panākt. Tā pozīcija var skatās uz tiem vēlētājiem. Viņi skatās, Haidi, tur ir kaut kādi 50 cilvēki, piemēram, neapmierināti, 60. Tā. Ja mēs paskatāmies uz balsu apjomiem, kas ir vajadzīgi, lai pašvaldībās tiktu ievēlēts. Tas ir ļoti interesants vispār pats par sevi fenomens. Mēs visu laiku tiek runāts par procentiem un patiesībā procentiem nav nozīmes. Nozīmes ir absolūtiem skaitļiem. Un to var jebkurš ieiet pastīties. Un bieži vien tas ir daži desmiti balsu, kas nosaka visu. Vienkārši tā.
Un tas ir tā iela. Ja tu spēj mobilizēt sev, piemēram, uz šīs ielas 50 cilvēku, labi, nenoasfaltēs, bet ja tu redzēsi, ka viņš būs tiešām zobiem nagiem cīnījies par tavu ielu, tu nebalsos par viņu. Nākošreiz balsos. Man tas bords arī svarīgs. Viņam tā ir tā politiķa māksla. Kas ir svarīgāks? Iela, bords, vēl kaut kas, bet viņam ir jāsaprot. Bet ja viņš pa tevīm pacīnās, būdams arī opozīcijā, viņš dabūna tavu sirdi. Tas ir tās mazās skaistās lietas, cīņa par manu sirdi, par manu uzmanību, par manām vajadzībām. Nekāda jau nāpēc nav jāizdomā. Bet mēs te runājam par to komunikāciju, un es aizdomājos, tie paši sociālajie mēdī, tu teici, jūs tur ietegojat, kurš tur kaut ko ir izdarījis, nav izdarījis, bet kā politiķiem, atkal varbūt vēsturiski zinis, savilkt kopā, reaģēt uz kaut kādu negatīvu publicitāti sociālajos mēdījos. Es tagad paskatos sociālajos mēdījos, protams, avīzēs arī tas var būt, domājot reģionālās avīzes, tur skaidrs pozīcija, opozīcija, bet kā, esmu politiķis, samērā jauns, kā amatā, un man tagad stress, ko man darīt, kur man tos PR-istus sūtīt, ko iedarbināt, negatīvu publicitāti par mani ir aizgājis sociālajos mēdījos. Sāc ar to, ka sāc audzēt biezo ādu. Āda ir baigā nozīme ādai. Tur nav universālās receptes pret negatīvo. Ideja ir universālā, 2 lielāka pozitīvā, 3 lielāka pozitīvā, tā ir universāla recepte. Bet tur jāskatās, vai tevi apmelo vai patiesībā. Protams, ir pietiekoši gadījumi, kad tiek vienkārši apmelot un nomelot, bet ir ļoti, ļoti daudz, stipri vairāk, kad tas īstībā ir patiesa informācija. Un tad tas ir jārisina. Patiesība sāp. Pat, teiksim, netaisi sliktas lietas nedari, tad pat teiksim sliktu nerakstīs. Un domājot vēl par politiķiem, teiksim, mūsdienās, protams, cilvēki sakot cilvēkiem, un tas atkal nav nekas jauns, tas ir bijis no tās vēstures laikiem, no tiem tirgus laukumiem, bet, kas ir būtiskāks partijai, veidot arī to savu tēlu, jo līdzīgi kā Lāsma teica, ka mēs par cilvēkiem balsojam. Bet kaut gan es tagad atceros to pēdējās, kas bija Eiropas parlamenta, pēdējās bija Eiropas parlamenta vēlēšanas, kad tur jau diezgan aši nomainīja partijas tās sejas, kaut kas tur nesakrita. Viss tur sakrita, bet tur mēs nobalsojam par cilvēku, bet es saku, ka Eiropas parlaments tas ir īpaši tāds. Nē, bet ideiski, kas ir būtiskāk ieguldīt partijai, kā mūsu kā partijas komunikācijā, vai tomēr stiprināt katru individuāli. Vai stiprināt, individuāli to politiķu kontekstu. Šis ir labs piemērs, ir tāds, man patīk Lielbritānijas politika, tāpēc, ka viņi ir pirmkārt tradīcijas. Arī sena. Viņi ir sena. Un tur ir ļoti labs piemērs. Latvijā šito negrib absolūti ēst neviens, bet tas ir jāēd, un tad tu sapratīsi. Tā viena lieta, tagad jauns censonis atbrauc, tagad taisies iet politikā. Jā. Partija diezgan atvērta. Labi, tu tur kaut ko tur sev esi pierādījis, tu parādi, ka tu kaut ko vari. Kā domā, kur tev ieliek? Tev ieliek visbezcerīgākajā apgabalā. Tajā, kur vinnēt nav iespēja. Vispār nav variantu. Tas ir Latvijā vai tas ir Anglijā? Pilnīgi. Tev vienkārši ieliek tādā, kur vienkārši nav nekāda. Parādi, ko tu vari. Parādi. Un tad tu vari parādīt. Un tad pēc tam, kad tu parādi, tad ir izskatās, vai tev ir krampis tas politiskais, ka tu vari izcīnīt. Un tu esi gatavs ieguldīties, kā saka, pokerē all in. Vai arī politika vienkārši nav tava nodarbošanās. Ja tā nav māksla uzvarēt uz astes, tā kā mums arī ir uz astes. Līdz ar to tas, ko es gribēju teikt, partijai ir galvenais darbs ir rekrutēt veiksmīgus politiķus, kuri var vinnēt. Un radīt mehānismu, lai viņi iemācās vinnēt. Partijai nav jāiegulda, tad cilvēkam jābūt jau rūdītam. Man ļoti patika Anglijā, es neatceros uzvārdu, tam čalim viņš ir veiksmīgs ļoti. Viņš kļuva populārs, viņš uztaisīja, man liekas, savu accountu Faceit, vai viņš aizbrauc kaut kur uz Āziju, bet to iz Indiju, kaut kur tur, kur Angļu kolonijas bijušās.
un bez nevienas kapeikas kabatā. Un viņš bija uzstādījis uzdevumu, ka viņam ir jāpanāk, ka viņš katru dienu dabūna naktsmājas un paēst. Viņu pabaro un izgulda. Un nabadzīga valsts. Ja mēs kā tev ir jāspēj runāt, lai tu vari iepazīties, lielas sarunāt, lai tev izgulda, pabaro. Es to esmu darījusi. Nīderlandē, bet tās speciālās apmācībās, kur mums izlaiž uz ārā uz 24 stundām bez telefona. Viņš mēnesi, 2 mēneši, 3 mēneši dzīvoja. Un pēc tam viņš atbrauca. Un viņš atbrauca uz Angliju, viņi ielika bezcerīgā apgabalā, viņš viņu indēja vienkārši širā. Viņš izgāja uz ielas un vienkārši to vēlētais savāca. Tāpēc, ka viņš bija trenēts. Balss ir vieglāk izrunāt nekā vakariņas un naktsmītni. Redzi, mums speciāla programma vajadzētu veidot topošajiem politiķiem. Bet es tagad aizdomājos par šo visu domu, ka viens ir virziens, ja es gribu iet strādāt politiskajā, man interesē kaut kā iet politiskajā partijā, mēģināt spodrināt savas spalvas politiskajā PR-ā, palīdzēt, atbalstīt arī, esmu jauns un duls, un tikpat jauns un duls atbalstīt, tad tomēr, lai cik ļoti man nepatiktu vai patiktu sociālajie mēdīji, man ir jāiet ārpus savas komforta zonas un jāmācās komunicēt acis pret aci ar cilvēkiem. Vien tu jau neesi ietekmīgs, tik ietekmīgs, ka vienkārši tā partija pati grib paņemt. Nē, bet es domāju par tādu jauno, ir mums jaunie. Bagāts tēvs, kas tev pasaka, ka tu vari paklusēt arī. Tādu mums arī, protams, nerunāt ar mēdījiem, bet vienkārši tā idejiski, lai tu sāktu no viena gala vienalga, vai tu sāksi savā mazajā reģionā, vai tu gribēsi Rīgā lielajā politiskajā partijā, un arī šeit mēs laikam varam vienalga skatīties, vai tā ir pašvaldība vai saeimas vēlēšana, bet vēl joprojām stāsts, ka gan tam potenciālam politiķim, gan tam komunikācijas speciālistam būs vairāk un vairāk jāiet klātienes komunikācijā ar cilvēkiem. Un tu varēsi šeit pārzināt, kādas sabiedrisko attiecību instrumentus tu gribi, vai rakstīt relīzi, vai veidot sociālo mēdīju profilu, vai vēl kaut ko, bet es saprotu, ka tas nebūs tas būtiskākais. Būtiskākais tomēr būs ārpus komforta zonas, klauvēt pie durvīm, mācīties klauvēt pie durvīm, klausīties cilvēku, dzirdēt viņa vārdus, kā mēs coachingā sakam, vērtību vārdus dzirdēt un pēc tam pamēģināt arī atbildēt, parādīt, ka tu to vārdu esi pildījis. Īstenībā diezgan sarežģīti. Tas vairs nav par klasiskām sabiedriskām attiecībām. Kurš tev teica, ka tas ir vienkārši? Bet tas skaistums zina, kāds ir. Jomā strādājusi politiskajā PR-ā, un interesants tādas pārdomas. Un, protams, ka to var daudz plašāk skatīties, un es te vēl savalku vispār ar dažādām nozarēm kopā. Tas ir. Bīstamība ir tad, ja to nedara visi. Ja visi šo izprot, šos spēles noteikumus un nostājās tādā līdzvērtīgā platformā, tad pēc iespējas viņiem ir vienāds līdzvērtīgs iespējas starp ievēlētiem. Bet vienmēr kāds to sapratīs labāk, kāds sapratīs sliktāk. Kāda būs iedzimts šarms? Kāds būs talantīgs vienkārši sportists, kas nosēdīsies listē? Talantīgs sportists tas ir izspēlējošs stāsts, bet ir redzēts. Cik ilgi mums saimā sēdēja viens sportists, kurš latviešu valodā nerunāja? Jo, viņš joprojām tur, bet jau runā latviski. Bet ir cilvēki, kuriem ir iedzimti šarmi. Iezina, ka tu tādu satiec, un tad ir, no amerikāņiem bija Clintonam šīs, ka viņš vienkārši izģērba cilvēkus ar to savu. Bet Amerika ir īpaši skaista. Es teiktu, ka Obamam jau arī. Bet viņiem visiem. Jā, bet kāpēc? Bet pasaka, es atceros arī tas pirmais mūsu pārsteigums bija, mēs beigsim drīz, jā. Bet es atceros, tas Šlesera toreiz tā braukšana tajā krānā. Atceries, man bija Buldozers. Pacēlā, jā, un tas sparkles, es domāju, ak, mans Dievs, tā kā tiešām, bet tu atkal mini šeit tie brīnišķīgie piemēri, kur ir šīs lielās kampēs, kur tā ir norma, kur politiķi, kas māk runāt, ir norma. Kāpēc mēs neprasam to? Kāpēc tā? Es klausījos viens runu, ko visi beig kritizēja Minhenes konferencē.
kā viņš runā, tas parāda to, ka cik runas viņš ir pateicis savā mūžā. Jā. Saprot, tu jau vari iemācīties runāt, tu vari iemācīties tikai runājot. Tu nevari iemācīties perfekti runāt. Atceramies atkal, nekas jauns. 1930. gadi. Hitlers, Gebels. Es Gebels lasīju ļoti interesanti, par viņu bija monogrāfija viena. Kā viņi trenējās fašisti. Tu gāji un runāji uz tiem alus krogiem. Tu sēdi un runā. Un tu runā un runā un runā. Un pēc tam viss, ka Hitlers varēja un Gebels tur 1000 cilvēku teica, kā viņus kustināja tā. Bet viņš gadiem runāja. Viņš zina katru ielpu, izelpu. Viņš redz, kā tā auditorija elpo. Kā viņi tur 4 stundas no vietas. Pamēģina 4 stundas. Man rekords ir vienu lekciju lasīt 4,5 stundas. Bet es nevaru, man nebija ne 1000 auditoriju, man bija neliela tā auditorija. Tas ir grūti, ka viņš var 1000, 4 stundas. Blieži, viņš viņu dabūna katārsi, viņi visi tur jūk prātā. Sievietes sāk biksītes vilkt nost. Tas ir tas, bet tas ir treniņš. Tas ir fenomenāls, nenormāls, drausmīgs treniņš. Un savādāk tu to nevari panākt. Kāpēc mēs neveidojam pieprasījumu? Tas ir viens no jautājumiem, ko es tev noslēgumā gribēju prasīt par sabiedrību kā tādu. Kā sabiedrības pieprasījums mainās? Vai tas, kā mēs redzējām politisko komunikāciju pirms 10 gadiem, ir mainījies? Vai mēs gribam kaut ko citu? Kāpēc mēs ievēlam politiķus, kas mums nevar pārliecināt, jo mums nav alternatīva? Te būtu atbilde, kāpēc mums tie pilsoniskās līdzdalības rādītāji tik zemi. Tas ir dziļš jautājums, un viņš nav. Tātad politikā atkal atgriežamies Vācija 20. gadi. Tur aizdomājās, bija tāds autors Mihels. Viņš aizdomājās par šo pašu jautājumu. Un šis jautājums jau ir nevis tu izvēlies savus priekšstāvus, bet kāds izvēlās viņus, lai tev noliktu priekšā, un tikai tad tu izvēlies. Tas ir tāds, viņš to nosauc par oligarhijas dzelzs likumu, kad ir vienmēr tie, kas nosaka, no kā tu izvēlēsies. Un tikai tad tu sāc izvēlēties. Un tā ir cita problēma. Mēs šobrīd nevaram vaļā šo tēmu, bet šī ir viena no Latvijas problēmām. Es nepiekrītu. Ir pieprasījums priekš politiķiem, kas labi runā, kas var pārliecināt, un mums ir daudz cilvēku. Mēs esam tāda pati sabiedrība kā jebkura. Mums ir daudz cilvēku, kas māk runāt, pārliecināšu runāt. Mums viss ir. Bet šis process, kurā mirklī viņš tiek piedāvāts cilvēkam, kā opcija, par ko nobalsot. Tur sākās visādas interesantas lietas. Jā, jāiet politikā. Tu jūti? Es vienkārši sasmējos par to, kā Filips teica par tām lekciju vadīšanu. Es varu 8 stundas runāt ar deksmi. Es dienā norunāju brīžiem 9 stundas, 3 stundas, maz pauzīt, vēl 3. Jā. Un šorīt no rīta 3 stundas, tagad braukšu tuliņ 3 stundas. Jā, bet 4 stundas, kad tu no vietas runā, tikai 4. Tas ir tā, ka pat uz toaletnē 4 stundas blietē. Tas ir normāli. Tas ir. Es arī esmu 8 stundas, labi, bet es par to nebiju nekad aizdomājusies, cik liela tam ir nozīme, jo tiešām tas, ko es sadzirdu no tās visas izloba no mūsu sarunas, un ja to klausās jaunie politiskie spīdekļi, kuri ir tikko pieteikuši savu kandidatūru, es saku tikko, pašvaldību vēlēšanās, tie, kuri vēl minstinās un domā, vai vairāk dejot TikTokā vai veikt jaunu Facebook kontu, tad patiesībā mazliet piebremzējam, apstājamies, apskatāmies, kurā reģionā tad mēs balotējamies, kas notiek ar vietējiem iedzīvotājiem, palasam arī vietējo avīzi, saprotam to temperatūru, kas ir šeit, mēģinam sākt varbūt ar vietējo tirgu, ar vietējo bibliotēku, ar vietējo kultūras centru, kur tu satiksi. Un Facebook grupu? Jā, es domāju, vienkārši sākam ar to klātienes saprašanu, kur es to vietējo iedzīvotāju var sākt satikt. Un tad tikai ķeros klāt pie citiem komunikācijas instrumentiem, jo primāri ir šī
aci pret aci komunikācija. Tad pamazām lieku veidoju to komunikāciju ar saviem kanāliem, kas ir tie mani sociālie mēdīji, un tad jau var būt palīdzēt arī tradicionālo, es viņus nosaukšu par tradicionālo mēdīju kanālos. Un te, ja tev liekas, ka tev uzreiz vajag sabiedrisko attiecību speciālistu, un, nē, tev ir jāsāk pašam ar sevi, un man liekas, ka šis ir ļoti būtisks apzināties sevi. Nevis novelt uz citu vainu, ka cits tev uzbūvēs to tēlu, bet ko tu pats vari darīt? Ja tu gribi būt politikā, vai tu esi pats gatavs iet klauvēt pie durvīm, vai tu pats esi gatavs ielikt arī tajā sociālajā mēdījā? Jo tad, kad sākumā sociālajā mēdījā izveidojās, visiem jau bija kāds, kurš tavā vietā to darīs. Un ja vēl joprojām tu visu laiku gribi, ka kāds tavā vietā to darīs, tu nespēsi būt autentisks un tu nespēsi būt ar to savu vēlētāju. Un vēlētājiem jau būs pie kājas, vai tev tur ir kļūdiņa vai nav, viņam būs tā tava autentiskā komunikācija. Un tikai tad domājam par preses relīzēm, par intervijām, par ko, jo netērējam līdzekļus, netērējam laiku, kur tam nav vajadzīgs. Un savukārt tiem jaunajiem profesionāļiem, kuri grib strādāt ar potenciāli politiķiem, paskatīties tajā savā instrumentu kastītē, kā viņi var atbalstīt sameklējot šādas aktivitātes, kur reģionos aizbraukt, vai ne? Vai kāpēc reizēm tās atvērtās durvis vajadzīgas, kāpēc tu uzaicini uz tēju uz kafiju reģionā, uztaisīja kādu dziesminieka koncertu, uzaicini cilvēkus, aizēja bibliotēkā biežāk sāc iet uz bibliotēku pēc grāmatām un aprunāties ar vietējiem iedzīvotājiem. Un tad tu tās dzirdīgās ausis sasniegsi, un tad visdrīzāk 7. jūnijā tu dabūsi arī tās balsis, un 8. jūnijā varēsi pamosties laimīgs, ka tu esi ticis tur, kur tev liekas, ka tev jābūt. Es saku liekas, vēl jau viņi nezina, kāda ir tā realitāte, tad, kad tu nokļūsi tajā pašvaldības deputāta krēslā, jo tā jau nav atpūta, tas jau tikai viss ir sākums. Ieskriešanās, tas maratons pēc tam būs ilgs. Bet tas jau cits stāsts. Un arī vēl man patika tā doma, ko tu, Filip, jau pašā sākumā teici, pasaule ir tik sena, cik tā pasaule ir. Vēl joprojām šodien ir spēkā šīs tirgus sarunas klātienē, tirgus sarunas sociālajos burbuļos. Tikai tā informācija izplatās, tikai tā mēs dabonam tos atbalstītājus. Tā kā uzdrīkstēties gan personībām, publiskām personām, gan komunikatoriem, tomēr atcerēties par dzīvo komunikāciju, par ieklausīšanos un par tādu empātiju, diezgan lielu. Empātija šeit ir visa pamatā. Es tik vēl gribēju piebilst, ja 7. jūnijas, ejam, izdaram savu izvēli, ja nē, kāds cits to izdarīs mūsu vietā. Paskatāmies, kurā iecirknī. Jā, nekādas dejošanas nevar būt attaisnojošiem, šo es negribu dzirdēt. Jā. Ja tu nenodarbojies ar politiku, tad politika nodarbojas ar tevi. Paldies! Jā, paldies! Paldies! PR Kompas ir jauns raidieraksts, kuru vada sabiedrisko attiecību profesionāls ar varenu stāžu Kristīna Ķerve un Lāsma Čestere. Šis raidieraksts ir radīts ikvienam, kurš vēlas izprast mūsdienu sabiedrisko attiecību pasauli, sākot no stratēģiskās komunikācijas un krīžu vadības līdz zīmola veidošanai un mēdīju attiecībām. Katrā epizodē mums piebiedrosies kā sarunu viesis, kas palīdzēs orientēties komunikācijas izaicinājumos. PR Kompass ir ceļvedis, lai attīstītu veiksmīgu komunikāciju un stiprinātu savu zīmolu.